un 30 minūtes. Lasīsim Maģisko zvēru skola Bedrs, 5. nodaļa, Šukijas aizlaižas. Lasa Inters Andersons sadarbībā ar Grāmatu karali. Labvakar atkal! Kā jau zinat, ir 28. datums, un brīvlaiks ir izbeigsies. Tāpēc es tev palasīšu grāmatu, bet tu katru vakaru, kad būs grāmata, tu vari ieiet atskaņošanas sarakstā un skatīties, ka katru vakaru būs vismaz viena grāmata. Jeb nodaļa. 5. nodaļa – Šukijas aizlaižas. Benijs un Bruņurupucīte bija ērti iekārtojušies uz segas, ko zēns bija izklājis uz grīdas. Viņam pretī gulēja Fibele no 1. klases. Sākumā Benijs vienkārši nebija spējis noticēt, ka Henriete, viņa maģiskais zvērs, neprot lasīt, tādu supergudriniece, tomēr Henriete zēnam visnotaļ pārliecinoši apgalvoja, ka visu, kas viņai zināms, viņa ir uzkrājusi smadzenēs savas garās dzīves laikā, nevis izlasījusi grāmatās. Tomēr Benijs noteikti gribēja viņai iemācīt lasīt. Tas vienkārši ir jāprot, viņš teica. Sākumā Henriete minēja tikai uz labu laimi, bet jau burtus pazina tīri labāk. Anna ir laba. Viņa jau varēja izlasīt, tāpat arī nāca Ojāra. Un kur ir Pele? Pele ir alā. Taču šodien Henrietai ar lasīšanu neveicās. Viņa domāja par bedrēm, tās tika raktas vienīgi pa nakti. Es prātoju, kā aiz tās visas slēpjas. Bruņurupucīte ierunājās. Mums vajadzētu doties izlūkos. Aizmirsti, atteica Benijs. Iepriekšējā nakts piedzīvojumā laikā viņš tika ieslēgts apkopējas būcenī, lai to dara direktors pats. Bet jūsu skolas pļavā jau izskatās pēc mēnesa ainavas, uzstāja Henriete. Man bail, kad es nejauši iekatīšu kādā bedrē. Es tevi sargāšu, apsolīja Benijs. Nakts vidū Henriete pamodās, no laga puses nāca troksnis. Klus, klik, klak, klik, klak. Gandrīz kā lietus lāšu bungošana uz palodzes, tikai daudz neviendabīgāka. Re, jau atkal Henriete ierāpās Benija gultā un piebakstīja ar kreiso kājeli viņa vaigam. Mosties, Benij, viņa čukstēja. Tur kaut kas ir. Benijs nožāvājās, un tad viņi klausījās kopā. Kāds met ar akmeņiem pa logu? Smiegojies, murmināja Benijs. Kas tur varētu būt? Paskaties, Henriete mudināja. Zēns paklausīgi izlīda no gultas un aizšļūca līdz logam. Henriete sēdēja viņam uz rokas un staipīja kaklu. Ārā bija tumšs, kā peklē, taču laternas apgaismojumā varēja redzēt kaut kādu stāvu uz velosipēda. Tam galvā bija adīta mice. Tas ir Šukijas, Henriete pārsteigti sacīja. Benijs atrāva vaļā logu. Ko tu te dari? Netik skaļi Šukijas teica. Vai varu ienākt? Kad viņi visi trīs bija apsēdušies Benija pirātu gultā un iebīstījušies siltajā segā, Šukijas sāka stāstīt. Es vairs nespēju izturēt pie vectēva Teodora. Viņš sūdzējās. Brokastis ir maize ar cietu garozu, viņš saviebās. Brīvdienās viņš mani katru rītu modina jau 6:00, lai es pirktajā rītā gaisā varētu pasportot un veikt runas vingrinājumus. Tikmēr viņš stāsta par savām kauboju filmām, viņš tēlo man priekšā Robinu Hūdu un nemitīgi maļ. Tev jāiedzīvojas tēlā, vai tu saproti, Samuel?
es nedrīkstu spēlēt datorspēles viņa darbistabā. No tās tu kļūsi stulbs. Koncentrējās labāk uz lomu. Viņš saka. Un tad atkal ķeras pie lūgas. Šokī saķēra galvu ar rokām. Es to vairs nevaru izturēt. Benijs un Henrieta saskatījās. Tu vienkārši nevari un aizlaidies. Tu vienkārši ņēmi un aizlaidies nakts vidū. Benijs jūta apbrīnumu, Šokijs pamāja, vai es drīkstu pārnakšo pie tevis? Protams, sacīja Benijs. Viņš aizlāvījās uz dzīvojamo istabu un atnesa spilvenu un vilnas seglu. Tad viņi pa abiem noplacināja sežam pilmenu, lai Šokijs varētu uz tā gulēt. Būs jau labi, apņēmīgi teica Šokijs, kurš savu mici noņēma pat gulēt iedams. Tomēr labi nebija. Sēžamais galu galā bija domāts sēdēšanai, nevis gulēšanai. Jau pēc 5 minūtēm Šokijs ieslīdēja Benija gultā, otrādi ar kājām pie drauga galvas. Un kad atgriezīsies tava māte, jautāja Benijs, pavācot savas kājas malā, lai Šokija galvai būtu vieta. Tikai pēc mēneša, apmēram, katrā gadījumā līdz mūsu izrādei, ja vajadzētu būt atpakaļ. Un vectēvs tad viņu grib pārsteigt ar manu spožo aktieru darbu. Šokijs pārvērta balsi. Neaizmirstiet, kas ir jūsu uzticamākie draugi. Tiklīdz vajadzīga palīdzība, sūtiet ziņnesi pie mums. Tev tīri labi sanāk, pusmiegā murmināja Benijs. Un kā vēl, es viņam vēl neizstāstīju, kā man gāja lomas priekšlasījumā. Šokijs pievirzījās tuvāk sienai. Ja viņš par to uzzinās, man būs nepatikšanas. Paldies, ka klausījāties 7 minūtes 5. nodaļu. Bija ļoti maza nodaļa. Jums kopā biju es, Inters Andersons, sadarbībā ar grāmatu Karels.